Ventspils pašvaldības policija saņēmusi jaunu laivu ar dzinēju, kas iegādāta Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda projekta ietvaros. Attiecīgi, pašvaldības finansējums ir tikai 11%. Ja? Pārējo finansējumu mums dod Lauka atbalsta dienests, ja? Un kopējā laivas izmaksas ir 17,5 tūkstoši. Ja? Un tad tas līdzfinansējums, ko mēs ieguvām, tie ir pār pa 15 tūkstošiem. Ja? Tas ir tāds labs ietaupījums pašvaldības budžetā. Iepriekšējā laiva jau savu bija, viņa vēl bija laba, bet bija nokalpojusi attiecīgi priekš mūsdienas, bet viņa ir pietiekoši laba lietošanai, un mēs viņu nodevām sporta skolai Spars. Attiecīgi varēs izmantot tālāk sporta skolā. Jā. Malu zvejniecība joprojām ir būtisks apdraudējums dabas resursiem, tāpēc jaunā laiva sniegs iespēju policijas darbiniekiem veikt savus pienākumus mērķtiecīgāk un drošāk. Mums iepriekšējā, ar ko mēs patrulējam pa Bušnieku ezeru, viņi ir savu nokalpojusi, var teikt. Ik pa laikam tās laivas jāmaina. Tas ir tikai labi, ka mums ir tāda iespēja. Un šī vienkārši, es nedomāju, kaut kas ir īpašs. Skaidrs, viņa ir labāk aprīkota. Iepriekšējā laivā, ar ko mēs patrulējam Bušnieku ezerā, nebija bākugunis, nebija navigācijas gaismas. Šī noteikti ir drošāka un stabilāka. Viņa būs arī ātrāka. Viņa ir lielāka, kas salīdzinot ar iepriekšējo Bušnieku ezeru laivu. Tas dod mums iespēju, ja nu gadījumā tā saucamā Ventas laiva, lielā laiva, ar ko mēs patrulējam pa Ventu un pa jūru, ja kaut kāda ķibele atgadījusies tehniskā un viņa ir remontā, tad mēs tagad droši varēsim izmantot šo laivu. Jo ar iepriekšējo tā saucamā mazo Bušnieku laivu mēs nevarējām doties uz jūru. Viņa bija maziņa. Tas nebija droši. Mums arī bija jautājums par tiem tīkliem, kāpēc viņus iznīcina, kāpēc viņus nevar nodot, piemēram, lai sūtītu uz Ukrainu, ka viņi tur pārtais turpat. Mēs kā iestāde, kas izpilda ministru kabineta noteikumos, kur ir noteikta Roma norma, ka tīkli ir jāiznīcina, mēs viņus iznīcinām. Jā, iespējams, šī iniciatīva laikam netik slikta, pat var teikt, ka laba. Atrastu dzirdīgās ausis tur augšā Saeimā vai ministru kabinetā, tā droši vien nav slikta ideja. Pat ļoti iespējams, ka gana laba, jo es domāju, ka, ja mēs paņemam visu Latviju izņemto nelikumīgo tīklu un zvejas rīku skaitu, viņš ir ievērojams. Varbūt ir zinām kaut kādi cipari, cik mēram, es nezinu, sezonā vai gadā, kā jūs to rēķinat, izņemtos nelegāli ievietotos zvejas rīkus. Mēs esam es varu iedot statistiku par to, ka pēdējo 3 gadu laikā līdz šim brīdim mēs esam veikuši aptuveni 360 malzvejnieku apkurēšanas reidus. Esam izņēmuši tīklus aptuveni 1500 metru garumā. Jā. Tā kā diezgan iespaidīgi skaitļi. Es domāju, ka sabiedrībai ir labi un Zivju fonda atjaunošanās tas labi. Tas ir tāds labs darbs, ko mēs darām.